Sākoties vasaras periodam, skola beidzas, kas nozīmē, ka skolnieki izmanto sabiedrisko transportu jau citiem nolūkiem. Pašvaldības uzņēmums Daugavpils satiksme informē, ka no 1. jūnija līdz 31. augustam pilsētas sabiedriskajā transportā skolēniem tiek noteikta sekojoša braukšanas maksa. Uzrādot derīgu skolēnu braukšanas biļeti pilsētas sabiedriskajā transportā, brauciens ir bez maksas. Savukārt, uzrādot derīgu skolēnu apliecību, maksa par braucienu ir 5 centi. Ja skolēnam līdzi nav braukšanas biļetes, tad maksa par braucienu ir 1 eiro. SIA Daugavpils satiksme atgādina, ka no 2025. gada 1. jūnija atvieglojumi braukšanai pilsētas sabiedriskajā transportā neattieksies uz 12. klases skolēniem. Sakarā ar to, ka 12. klases skolēniem mācību gads beidzas 20. jūnijā. Šie noteikumi skar tikai skolēnus, kuri mācās Daugavpils izglītības iestādēs. Un jau pēc tradīcijas, sākot ar 1. jūniju līdz 31. augustam, tiek grozīta kustības schēma, kas pārēc autobusa maršruta numur 10 kustību līdz Rugeļu ūdenskrātuvei. Darba dienās autobus kursēs līdz Rugeļu ūdenskrātuvei ar attiešanās laikiem no autoostas 9:20 līdz 20:40 un attiecīgi brīvdienās ar attiešanās laikiem no autoostas no 9:45 līdz 21:15. Papildus informāciju var atrast uzņēmuma mājaslapā satiksme.daugavpils.lv.